Saistībā ar vēja un saules enerģētikas attīstību ir Eiropā parādījusies nepieciešamība pārsviest no vienas valsts uz otru potenciāli milzīgus elektrības daudzumus, tādus, kādi agrāk nekad nav tikuši pārvadīti. Es jautāju akciju sabiedrības augstsprieguma tīkls valdes priekšsēdētājiem Rolandam Birklim, kādi starpsavienojumi ir plānoti Baltijas jūrā. Labdien! Tātad pēc atslēgšanās no Brela mums ir jāturpina integrācija ar kontinentālās Eiropas operatoriem, arī ar Skandināviju un Somiju. Šobrīd ir virkne projekti, kas ir vai nu jau uzsākti vai ir iecerti stadijā. Tāds ir gan S-Link 3 savienojums starp Somiju un Igauniju. Tāds ir Latvijas-Igaunijas starpsavienojums, kurš arī paredzēts jūras kabeļu izpildījumā. Tad ir aktīvas diskusijas un sarunas šobrīd arī ar Zviedrijas operatoru par Latvijas-Zviedrijas savienojumu. Un Latvija kopā ar Lietuvu arī šobrīd ved sarunas ar Vācijas operatoru 50 Hz par iespējamu jūras savienojumu starp Baltiju un Vāciju. Tā kā ir virkne šādu te projektu. Vēl viens projekts, kurš arī savulaik bija iecerēts kā jūras savienojums, Harmony Link starp Lietuvu un Poliju, šobrīd ir iecerēts sauszemes izpildījumā. Tātad no projekta nav atteikušies, bet ir pārcēluši viņu uz sauszemi, kur to ir iespējams realizēt ātrāk un arī par zemākām izmaksām. Tad, kad tiks uzbūvēti vēja parki Baltijas jūrā pie Lietuvas un Igaunijas robežu, vai šo elektrību taisās pārvadīt uz Poliju, Vāciju, Dāniju potenciāli? Jūras savienojumi var strādāt abos virzienos un atzīst, ka vējš vienlaicīgi var nepūst visās Eiropas valstīs vai visos Baltijas jūras krastos. Tāpat arī saules ģenerācija var nebūt vienlaicīgi visur. Un mēs redzam, ka ir lielas enerģijas svārstības, cenu svārstības brīžos, kad vējš ir stiprāks vai kad tā nav, kad saule ir, kad tās nav. Līdz ar to šie starpsavienojumi palīdz balansēt kopējo Eiropas tirgu. Proti, tad, kad ir pārpalikums kādā valstī, kad ir liela ģenerācija vienā valstī, tad šie starpsavienojumi var palīdzēt izbalansēt šo ražošanas apjomu un pārvadīt to uz to valstu, uz to reģionu, kur tajā brīdī šī ģenerācija nav tik intensīva. Bet tad Baltijas jūrā saistībā tieši ar šiem vēja parkiem tiks plānot papildus savienojumi vai netiks? Šobrīd, piemēram, Latvijas-Igaunijas starpsavienojums, kurš tiek plānots tieši jūras izpildījumā, arī plāno savienot tieši vēja parkus, kas ir pie Sāremā krastiem un kas ir potenciāli paredzēti pie Kurzemes krastiem. Tāpat arī šis Lasgo savienojums un Vācijas-Baltijas savienojums arī ir saistīts ar vēja ģenerācijas attīstību gan jūrā, gan arī uz sauszemes, jo arī uz sauszemes joprojām Baltijā ir lieli vēja ģenerācijas potenciāli. Proti potenciāli mēs kļūsim par elektrības eksportētāju valsti. Brīžos, kad mums būs pārpalikums, jā, bet jāatcerās, ka vējš var nepūst visu laiku, līdz ar to mums būs iespēja arī par šiem kabeļiem saņemt enerģiju brīžos, kad mums vēja un saules ģenerācija nav pietiekama apjomā. Paldies!